Čau, atkal. Nākamais updates šis ir, kurš pēc kārtas sanāk pirmais. Šis ir trešais updates. Vēl esmu Lietuvā. Šajā pēdējā cirkulī, dažu kilometru līdz Poļu robežai. Jā, iepriekšējo posmu es nobraucu pilnīgā non-stopā. Visu vāku izbraucu, jā, tātad, labi, tur kaut kādi daži litri palika. Varbūt tās es līdz Suvalkiem būtu varējis tikt, bet nē, es tad tradicionāli piestāju. Es arī gribējās paņēmu vienu kaut kādu proteīnu bāru un kafiju. Jā, novilku jaku, beidzot novilku jaku. Ir ļoti, ļoti silts, ir plus 27 grādi. Gribētos tā, lai visu laiku tā. Bet, jā, pa lielam, atkal brauciens bija ļoti mierīgs, ļoti jauks. Satiksme, protams, paliek tagad intensīvāk, jo nav vairs agrais rīts. Es nebraucu cauri, nebraucu pa taisno, kā klasika, bet es paņēmu tādu shortcut, pa bišķi mazāku ceļu. Jobans rots aizmirst tās vietas nosaukumu, bet jā, tur rezultātā iznāk tieši Kauņā pie ceļu savienojuma. Pa ceļam redzēju vienu mašīnu ar igauņu numuru, nekas īpašs, bet kas man iekrita acīs, ka jā, numuru zīmēja apkārt bija šitas te rāmītes, kur bija rakstīts Brutalo Sold. Tātad es saprotu, ka arī tie brauc uz to pašu pasākumu, kur es, un es mēģināju viņiem parādīt vismaz savu aprocīti no pagājušā gada, bet noteikti, ka nevarēju redzēt. Bet, jā, brauc tālāk. Šeit degvielas cenas ir tikai drusciņi zemākas kā Latvijā. Šitā te lojalitātes kartes atlaidi strādā, bet ne pēc pilnas programmas, 4 centu atlaidi man iedeva. Tā tur cirkuļa aplikācija strādā, tā nav reklāma, nepārprotiet, es vienkārši esmu pēc ieraduma. Bet jā, turpmāk, tātad, pēc brīža jau iebraukšu Polijā, nezinu, kā tur būs ar robežu kontroli. Es saprotu, ka tagad ir uzlikt robežu kontroli un tur varētu būt kaut kādas rindas. Bet tāpat laikā domāju, ka svētdienā nebūs tā, ka būs jāstāv rindā. Jebkurā gadījumā, tad, kad būs šķērsojis robežu, es domāju, ka es pa ceļam uztaisīšu vienu tādu pīpauzīti pēc nobrauktām 50 jūdzēm, kas ir faktiski pusceļš līdz nākamajai tankšterlei, ko es esmu ieplānojis Lomžā. Jā, es braukšu iekšā Lomžā, paredz to, ka tur nebūs briesmīgā satiksme, kā bija senos laikos uzpildīties. Un jā, un tad beidzot līdz Ostromazovecka, diemžēl no šejienes es līdz Ostromazovecka netiek, ja man ir 212 km jābrauc. Tāpēc, jā, Lomžā būs jāuzpildās. Un tad jau skatīsies, kā ies. Tā kā jauku dienu visiem un tiekamies!